Vai tikai bagātie svin jubilejas, vai svētki ir luksus, vai tomēr pamatvajadzība kā ēdiens, seks un miegs? Ja svētkus mērītu pēc emocijām, kurš Latvijā ir miljonārs un kurš bankrotējis? Viņa ir diplomāta aktrise, kura 7 gadus slēpusies zem maskām teātrī, lai tagad norautu maskas viesiem ballītēs. Viņa ir 3 bērnu mamma, kas zina, kas ir hauss, un spēļu autore, kas glābj garlaicīgus vakarus. Studijā Anita Skuja. Juhu! Skaties šo raidījumu līdz galam, jo beigās būs konkurss. Jā, es esmu Anita Skuja, un es esmu ciemos pie tevis. Anita, noteikumi ir vienkārši. Nedomā tikai atbildi. Mums ir 60 sekundes. Aiziet. Pirmais vārds dzirdot svētki. Prieks. Kas cilvēkus sabojā vairāk? Stress vai rutīna? Rutīna. Sliktākais viesis, tas, kurš klusē, vai tas, kurš nepierīs? Tas, kurš nepieries. Kas ātrāk nogalina ballīti? Lēts alkohols vai liels ego? Liels ego. Kompliments vai kritika? Kas tev izsit no sliedēm? Kritika. Viesis, kuru gribētu izslēgt ar pulti, jā vai nē? Jā. Grūtāk ir iesildīt 10 mūmijas vai nomierināt 100 trakos? Nomierināt 100 trakos. Bīstamāks elements – pārāk jautra tante vai pārāk iedzērs onkuls? Pārāk iedzēris onkuls. Sirds vai stratēģija, kas tu esi? Sirds. Vai svinības glābj pasauli? Protams. Es redzu Instagram bildes, bet gribu zināt, kas notiek aizkulisēs. Man jāizprot jautājums. Jā. Es īsti nesaprotu jautājumu. Tu 7 gadus strādāji teātrī. Masku muzikālajā teātrī. Jā. Kas ir vairāk teātris, pieaugušo ballītes vai bērnu jubilejas? Kā tev šķiet? Jā, kas ir lielāks teātris? Nē, manos pasākumos nav teātri. Tas sanāk, tev pasākumi ir diezgan patiesi. Jā, es viņus atveru. Tāpēc nav neīstuma. Pastāsti, kā tu atver savus pasākumus? Kā es cilvēkus atveru, jā? Es zinu, ka cilvēki ikdienā ir uzlikuši šīs maskas, direktors, priekšnieks un tā tālāk, bet ballīte ir tā vieta, kur cilvēkam ir jāatbrīvojas, jo, kur tad viņš atbrīvosies, jā? Ballīte ir tā vieta, un es ar savu atvērto sirdi, ar savu vienkāršību eju pie viņa kā pie drauga, un viņš to sajūta, viņš atbild man ar to pašu. Man arī tūlīt janvārī būs tiesnesim, es pat jau esmu vienam tiesnesim vadījis ballīti. Un sākumā man likās, kā tas būs? Bet īstenībā, tad, kad es esmu, es pati, liekas, visi normāli cilvēki. Un ļoti bieži pirms pasākuma ir tā, mūsējie tur tādi kautrīgi, mūsējie tur tādi un šitādi. Saku, nē, ar cilvēkiem viss ir forši, viss ir kārtībā, tikai viņus vajag atvērt. Saki, lūdzu, kurā brīdī tas notiek? Piemēram, viesi atnāk uz ballīti, tu viņus sagaidi. Jā. Viņi ir tādi, aizvērti, es tā teikšu. Jā, viņi tādi kautrīgi, klusi. Un kā tev šķiet, pieņemsim, varētu būt tā, ka viņi ir tādi kautrīgi klusi, jo viņi ir sabijušies, bet sabijušies no kā? Varbūt tu zini to iemeslu? Ļoti bieži ballītēs ir tā, ka sanāk nepazīstami cilvēki. Tā tad ir radi un ir draugi un ir paziņas un skolas biedri, un viņi savā starpā nepazīst, un tad ir tas mūsums. Ko tad es te nevienu nepazīstu, kā tad es tā? Bet tad, kad es viņus sagaidu, es jau tā čim, tralalā, un viņi tā lānām atverās. Tā kā viss tā pakāpeniski notiek. Saki, lūdzu, tu piekrīti, ka cilvēki ir nedaudz tā kā iebiedēti, jo, agrāk tās aktivitātes mazliet atšķīrās no aktivitātēm, kas ir šobrīd. Jā, man ir bijušas tādas situācijas, ka cilvēks man zvana, un es jūtu, ka kaut kāds iekšējs stress un neusticība, un es velku ārā, un tad es saprotu, jā, bija tur tāds gadījums, tad es uzreiz nomierinu. Manos pasākumos nebūs baloni, nebūs nekādas perversas atrakcijas, viss būs inteliģenti, skaisti, gudri, forši un tajā pašā laikā brīvi, un tad, kad viņi sāk spēlēt manas spēles, tad viņi saprot, nekā slikta tur nav, un viņi atverās, un ļoti ātri atverās patiesībā. Patiesībā cilvēkiem patīk spēlēt spēles un ļauties spēles noteikumiem, ja tas nav aizskaroši. Saki, lūdzu, vai varētu būt tā, ka tev ir kādreiz
patrāpījies kāds kontrolējošs jubilārs, piemēram, kurš rīko ballīti, bet, miera nav un gribās visu kontrolēt un nedod grožus, kā saka, tavās rokās, bet tur savējās. Jā, man ir bijuši daži tādi gadījumi, kad jāvada, tieši tādam vadītājam, līderim, viss jāzina perfekti. Un tad man ir sajūta, paklau, vai tu man uzticies, vai tu dari to pati. Tā. Un tad, kad ir šis brīdis izvērtēt, vai viņa man uzticās vai nē, tad, kad viņš pasaka jā, tad viss notiek, jo es arī nevaru strādāt, ja man neuzticās. Jā. Man ir bijušas tādas situācijas, kad es jūtu, otrā galā ir precīzi kopija man, ja? Un tagad, jo, man arī, piemēram, pasākumi ir ļoti strukturēti, viss notiek brīvi, bet viņi ir strukturēti, tur nav haoss, viss ir ļoti precīzi vadīts, lai sanāktu šī super foršā ballīte. Jā. Saki, lūdzu, tev ir gadījies dzīvē tāda situācija, ka tu pasaki nē. Kaut kādā brīdī tu pasaki nē, tu saproti, ka tie nav tavi cilvēki. Jā. Kā tu to saproti? Jā, es uzreiz to jūtu. Vienkārši jūti? Uzreiz to jūtu, jā, es saku, nebūs, es jūtu, ka nebūs, meklējiet citu vadītāju, ļoti daudz pasākumu vadītāju, un tur tas labums, ka pasākumu vadītāji ir ļoti daudz, un katram ir tā sava odziņa, un ir jāatrod tā sava līdzīgā frekvence, un tad pasākums izdosies, nav ko iet pret sevi, jā. Nebūs, jo, ja viņš saknē, jo netic, nebūs, bet tu taču gribi, lai cilvēkam ir skaisti svētki. Tad sanāk tas iemesls, kādēļ skan vārds nē, no tavas puses ir intuīcija. Tikai intuīcija. Vai ir kaut kādi vēl sarkanie karogi? Nē, intuīcija. Vienkārši sarunā, jo viss top skaidrs. Redzi. Anita, tev ir 30 sekundes slavas. Beats, tūdeļ būs tavs. Es iedošu tev rindiņas. Ko? Un tev būs, kā sacīt, jāsaka, jāpiedod mūsu sarunai ritms. Man jārunā bītā? Kas ir bīts vispār? DJ uzliec bītu. Hei, mēs te svinam, vienalga, cik ir kontā. Svarīgs ir vibes, nevis cipari kontā. Nevajag zeltu, nevajag dzirksti, lai ritms un prieks mums kustina mirkli. Ja diena ir pelēka, krāsojam koši, metam to rutīnu ārā mēs droši. Ja kāds stāv malā, raujam to iekšā, lai priecīga rinda, kas ir mums priekšā. Jē, es esmu Anita, Lidijas šovā. Jo, paldies, ka atnāci uz manu šovu. Un tagad būs kafijas pauze. Esam atpakaļ studijā un kopā ar mums ir arī kafija. Un ko? Noprovējam. Kā garšo? Kas tā ir pa kafiju? Kafija no kastītes. Kafija no kastītes. Jā, bet kamēr mums ir šeit garšīgā kafijas pauze, es palūkšu uzlikt rezultātu. Hei, mēs te svinam vienalga, cik kontā. Svarīgs ir vibes, nevis cipari kontā. Nevajag zeltu, vajag tik dzirksti, lai ritms un prieks mums kutina mirkli. Ja diena ir pelēka, krāsojam koši, metam to rutīnu ārā mēs droši. Ja kāds stāv malā, mēs raujam to iekšā, lai priecīga rinda, kas ir mūsu priekšā. Ja, es esmu Anita Skuja, Lidijas šovā. Ko, Anita, paskaties, kā tev izdevās. Brīnišķīgi. Jā, brīnišķīgi. Tur tas labums ir, ka jebkuru dzeju var pārtaisīt dziesmā. Un šo dzēju pārtaisīt dziesmā mums palīdzēja iLife Media, jo iLife Media var pilnīgi visu. Pamanīju, ka tu esi pievērsusies, tā teikt, dzējas radīšanai.
pēdējā laikā diezgan daudz, un īstenībā es pat esmu ievērojis, ka bez maz vai katru dienu tev kāds dzejolis, bet parādās tajā sociālajā vidē. Dzejolīši ir jau daudz, visi beidzot ir ielikti mājaslapā, publicēju es tikai tā lēnām un pakāpeniski, bet jā, tā dzejoļu rakstīšana man atnāca īstenībā gandrīz pirms gada, manā dzimšanas dienā, kad es sajūtu vēlmi uzrakstīt dzejoli savām sirds draudzenēm. Un tas bija tāds pirmais apzinātais dzejolis. Nopietni, tas bija tad? Tas bija tad, jā, kad tā no sirds man atnāca sajūta, es gribu savu sajūtu par saviem sirdsdraugiem uzrakstīt dzejolī. Jā. Un tad savukārt pavasarī mana meita piedalījās daļlasītāju konkursā un bija jāatrod dzejolītis, ko skaitīt. Un es meklēju. Man likās, kāpēc nav tādi forši jautri dzejolīši. Bet, beigās atradu. Abas divas ar meitu mācījāmies 2 nedēļas un rezultāts bija brīnišķīgs. Un tad es arī sapratu caur viņas dzejoli, ka es piedzīvoju kaut kādu savu triggerīti, jo man bija tāda situācija bērnībā. Es piedalījos daļlasītāju konkursā, es no sava pagasta tiku uz rajonu, pēc tam no rajona tiku uz Republiku, un bija tā diena, ka mums jābrauc uz Rīgu, un braucām es nezinu, kā mēs tur braucām līdz tai Madonai, bet mēs ar skolotāju nokavējām vilcienu. Un es reāli netiku uz to finālu, man tāda sāpe iekšā palikusi, jo patiesībā man ļoti patīk skaitīt dzejoļus, un vispār man publika patīk, cilvēki man patīk, skatuvē man patīk, un laikam šis ir tāds veids, kā izpausties. Saki lūdzu, kāpēc tieši dzeja vai ar mikrofonu nepietiek, vai tomēr tev tā ir savā ziņā terapija no tiem laikiem, kad tas vilciens tika nokavēts? Jā, jo zin kā, mēs nekad nezinām, kādi talanti mūsos slēpjas. Un tad, kad es sāku rakstīt tos dzejoļus, vienkārši notika tādas dzīves situācijas, kur man ienāk galvā tā frāzīte vai kaut kādas jau rindiņas, un tad es viņas turpinu rakstīt. Beigās es sapratu, ka tie mani dzejolīši ir tādi ikdienas stāstiņi tikai dzejoļa formā. Un es teiktu, tāds mana odziņa ir tāda, kad es visur pa dzīvi visu cenšos vienkāršot, jo man liekas, tā dzīve ir jau tik drūma, tik sarežģīta, un tāpēc es vienmēr visu vienkāršoju, un arī tie dzejoļi, es uzskatu, kad ir ļoti vienkārši iemācāmi, arī tur ir atskaņas, un bērniem viss ir saprotams, un arī pieaugušiem viss ir skaidrs, kaut gan gribu uzsvērt, kad vienkāršās lietās varbūt arī dziļas lietas. Tā kā tu vari pateikt vienkārši, bet ļoti dziļu domu. Lūk. Jā, saki lūdzu. Tad tev radīšana sākās pilnīgi tavā dzimšanas dienā. Tā bija iedvesma. Kā tu nonāci līdz tam dzejolim, ka sirds draudzenēm ir jāuzraksta dzejolis? Tā bija tā mana iekšējā sajūta, kad es pirmkārt par dzimšanas dienām. Ir dažādi formāti dzimšanas dienām, un es savukārt pagājušajā gadā sapratu, ka es negribu ar draugiem tādiem, radiem lielu, es gribu ar tiem saviem dažiem sirds draugiem, sirds draudzenēm, kuras mani ļoti labi izjūt, kuras mani dzird, jo ne visas draudzenes ir draudzenes, tieši dzirdīgās ir draudzenes, un savukārt zinot, kā es pievēršos tiem draugiem, tā atceros, tad, tas dzejos tāds riktīgi labs. Iesaku izlasīt. Jā, viņš tev ir publicēts. Jā, publicēts. Viņš tev ir publicēts mājaslapā? Jā. Dzejoli var atrast mājaslapā. Es drīkstu pieminēt tādu vienu neapgāžamu faktu, ka es biju tai ballīte. Jā, un Lidija ir viena no manām sirds draudzenēm, jo Lidija tiešām dzird, redz, jūt un atbalsta mani un es viņu, un tu esi zelts. Es to sākšu raudāt. Labi, mīļā Anita, klausies, mēs tagad esam pie dzejas nonākušas. Varbūt tev ir kāds foršs dzejols, ko tu varētu nolasīt mūsu skatītājiem, klausītājiem, būtu baigi forši. Zin kā, mūsdienās cilvēki nenormāli skrien. Un latvieši ir nenormāli čakli. Un kādā dienā man radās dzejolis. Hei, pacel galvu,
kāpēc tu skrien? Paskaties, kā saule riet. Pievērs dzīvē jaunu skatu, izbužini savus matus. Uzvelc laka kurpes kājās, beidzot izsauc taksi mājās. Izdejojies karstās dejās, dzīvo sev, lai citi smejās. Tikai pats tu maini visu, samaini reiz galvas disku. Jaunā dzīve iegūs krāsas, iededzinis svētku lāpas. Cik skaisti! Ko mēs varam īstenībā par šī dzejoļa novēlēt mūsu skatītājiem un klausītājiem? Kāda bija tava galvenā doma? Būt šeit un tagad un dzīvot to dzīvi. Man bija tāds viens piemērs. Ne piemērs, es dzirdēju. Tad, kad tu piedzimsti, tas ir tas punktiņš, no kuras tu sāc savu dzīvi. Un tā bultiņa ir tur. Un tad, kad mēs pa dzīvi skrienam, mēs principā skrienam pretī savai nāvei. Traki, bet fakts. Bet fakts? Jā, un īstenībā tikai mūsu izvēle ir, cik mēs ātri tur skrienam. Īstenībā šausmīgi skan, bet tas tā ir. Bet tā ir, jā. Tas tā ir. Jā, un starp citu arī jubilejas ir tas brīdis, kad apstāties. Tāpat kā teātra izrādes, kaut kādas meditācijas. Tu vienkārši patiesībā saproti, cik tas ir forši neskriet. Paskatīties, kā putniņi dzied, padarīt kaut ko un īstenībā pievērsties sev, nevis visiem citiem sev. Bet tu piekrīti, ka jubileju rīkošana pašam jubilāram, ir izaicinoši. Darbs. Tas ir izaicinoši, tas ir uztraukums, tas ir parūpēties par visiem viesiem, jo paskat, kā mums ir 2 veidu svinēšana, vai nepiekritīs. Viens veids ir, kad jubilārs griež rosulu iepriekšējā dienā. Būsim reāli, ja, tas tāds, manuprāt, tāds mājas variants, kur jubilārs ir noskrējies, sasvīdis, griezis rosolu, nav gulējis un par visiem rūpējies, par visiem citiem, tikai ne par sevi. Tāpēc arī mana vīra māte saka, es negribu ballītes, es negribu šito verga skrējienu, jo tas ir nepareizi patiesībā. Viesiem ir jārada svētki jubilāram, tāpēc arī ir dzimšanas dienas spēle jubilārs, lai tās 30 minūtes beidzot tam jubilāram tiktu pievērst uzmanība. Un vispār saprast, kas tev pa cilvēku tur sēž, ja? Jo mēs jau viens otru arī baigi nepazīstam. Tu piekritīsi, ka ir 2 veidu varianti, kā svinēt jubilejas. Mūsdienās, tāds klasiskais variants, kur jubilārs ir pats noskrējies, organizējis, rīkojis, griezis rosolu galu galā iepriekšējā vakarā un ceps karbonādes un noskrējies, sasvīdis, noguris un tagad atnāk tie viesi un, būsim reāli, jubilārs, nav priecīgs par tiem viesiem. Gaida, kad ātrāk paies tā diena un viņi visi aizies projām pareizi, kā ir nokomentē. Ir visādi, jā, ir visādi. Tas ir tāds standartiņš, jā, ka tu radi svētkus citiem, nevis sev. Kaut gan patiesībā dzimšanas diena ir tev, nevis viņiem pārējiem, ja. Un otrais variants, ka tu tiešām ņem to pasākumu vadītāju un tu visu izdarīsi, es gribu atpūsties. Tas ir, man liekas, ideāli. Protams, ir visādi varianti. Nevienmēr vajag pasākumu vadītāju. Vienmēr sakot, es tā saklausu, ka jubilāram ir iespēja grožus, tā teikt, nodot pasākumu vadītāju rokās. Jā, tie, kas var atļauties. Ar piezīmi, ja? Tāpēc, ka pasākumu vadīt. Tikko tu viņam pasākumu vadītāju, ne jau dzīvoklī tu aicinās pasākumu vadītāju. Kaut gan es esmu arī privāti mājās vadījusi ballīti. Bet, parasti taisa uz lielām jubilejām, 50 tur uz augšu. Un tad jau, protams, vajag telpas, tad jau vajag, ēšana un beigās tas cipars sasumējās. Tie, kas var, lūdzu. Tie, kas nevar, spēlē ballīšu spēles. Tie, kas nevar, paši griež ballīšu spēles un gatavojās. Mēs taču savā jaunībā tā darījām, ne? Vienkārši cilvēki palikuši tagad slinki un tādi varētu teikt, nav vairs pašpietiekami kā mūsu vecākā paudze. Viņi mācēja sevi izklaidēt, a jaunā paudze īsti nezinu, ko tajās ballītēs darīt. Tad, kad es sāku viņus tur iesaistīt, viņi tā, es paspēšu vēl uzpīpēt. Tā kā viņi jau tad pilnīgi gaida to nākamo aktivitāti, jo viņi beidzot saprata, šeit izrādās arī interesanti. Izrādās var kaut ko padarīt. Jā. Saka, lūdzu, tā aizķērās man tā doma, ar ko mēs sākām. Tad galu galā.
cik vidēji izmaksā jubileja un vai tas ir tiešām tikai bagātu cilvēku prieks? Cik izmaksā? Es tos ciparus baigi nezinu. Es vienreiz vienai dāmai prasīju. Tātad cilvēki bija 20, viņai bija viesunams, pasākuma vadītājs mūzika. Un vēl paši grieza rosalu, ja? Tātad ēdienu paši taisīja. Tas izmaksāja 1500. Tad var rēķināt, tikko tu gribi ēdinātājus klāt, ja? Tā. Tad mēs saprotam, ka rosalu griezt var arī viesunamā. Nē, var paši griezt. Jā, bet klausies, mēs tikko vēl runājām par visādiem variantiem, kā vēl var nosvinēt to jubileju, piemēram. Tas budžets ir kāds ir, bet baigi gribās. Riktīgi gribās, lai tā pasākuma vadītāja ir, lai nav tā, ka viesi sanāk un tikai rosolēdi, bet lai ir kaut kādas izklaides. Saki, lūdzu, vai ir iespējams nosvinēt to jubileju kaut kā citādāk, bet pieņemsim ar tevi? Tātad, ja ir tāda maza ballīte ar tuvākajiem draugiem, tad var darīt tā. Nedāviniet man dāvanas. Izteikt savu vēlēšanos, bet sagatavojiet vienu aktivitāti, kurā jūs izpaužat kādu savu talantu. Un tu pati biji man atzimšanas dienā. Tu redzēji, cik tas bija interesanti. Un tad, kāda ir atšķirība starp to variantu, kad ir jubilārs, atnāk viesi un visi svin, un vai otrais variants, kad ir jubilārs, bet viesi sagatavo savu kaut ko. Tur ir pilnīgi cita enerģija, jo tu esi ielicis savu artavu, un tā vairs nav tāda plika svinēšana, bet tā ir tāda dziļā svinēšana. Un tu pirmkārt neatļaujies tur kaut ko kritizēt, jo tu pats esi tajā ieguldījies. Un laiks paskrēja nemanot un bija ļoti interesanti. Tur es tev piekritīšu, tā ballīte bija patiesi aizraujoša un, kas ir galvenais, ļoti, ļoti sirsnīga. Jā, un laiks paskrēja ļoti ātri, patiesajā būtībā pareizi tu saki. Ja mēs pieliekam savu artavu, jāsaka, savu roku pie kaut kā un piedomājam, tad mums vienkārši automātiski atkrīt kritika. Bet pastāsti lūdzu, tu esi saņēmusi kritiku un kā tu reaģē uz kaut kādām tādām situācijām? Pasākumā? Jā. Baigi neesmu saņēmis. Ir kaut kādi tur bijuši pa dzīvi, reti, bet es vienmēr ieklausos. Es vienmēr saku tā, paldies, ka jūs man to sakat, jo es vienmēr esmu gatava augt, un no malas vienmēr labāk redzēt kaut ko. Es vienmēr ieklausos. Es priecājos, ja godīgi, par to kritiku. Tādu. Baigi nav daudz bijis, bet tiešām katra kritika ir tā vērta, jo man ir iespēja izaugt. Uz tās kritikas pamata. Protams, ja šī kritika ir veselīga. Ja šī kritika ir veselīga, tad mēs tiešām no tās kritikas varam kaut ko gūt, secināt un tad jau uzlabot savu šo pieeju. Saki, lūdzu, man tev tāds jautājums. Ir jubileja. Jā, un droši vien ir arī bijušas tādas tematiskās jubilejas, kur viesiem ir jāņem kaut kas vērā, viņiem ir jāsaģērbjās tā vai šitā, vai kaut kas tur jāpaņem, jāatnes un tā un tā joprojām. Kā tu ieteiktu, piemēram, ģērbties jubilāram? Jo man liekas, tas tāds jautājums diezgan atklāts, bet arī individuāls, kā saģērbties jubilāram. Jo es esmu dzirdējusi arī tādus gadījumus, kad viesi saģērbjās, kā jau uz jubileju, bet jubilāra ir tādā tērpā, lai viņa izceļās un lai viņu redz, un tad vienkārši vakara gaitā viņa nevar ne padejot, ne pakustēties, bet tērps ir. Kā tu ieteikti? Tāda varianta es laikam neesmu redzējis. Jā. Kāzās vairāk ir tāds variants. Kāzās arī tāds variants Līga ir. Viņa ir skaista, bet tikai lai stāvētu. Jā, tas tā mēdz būt. Ballītēs pārsvarā... tad, kad es tiekos ar jubilāru, es vienmēr prasu, ko jūs vilksiet. Un ja ir kaut kāda tematiskā ballīte, bija man viena tāda ballīte, kur bija jubilāra pateikusi, ģērbjamies melnā un baltā. Šis variants latviešiem nederēs, jo pārsvarā visi atnāks melni un beigās tas būs bēru pasākums. Šito nevajag, bet jubilārai ir jāizceļās. Tātad, ja visi ir zaļi, tad tev jābūt sarkanai. Kaut kā
kaut kā, vai puķi piespraudu, vai kaut kādu akcentu, jo galu galā, lai tajā raibumā, krāsās tu nepazūd. Kurš te mums ir jubilārs? Man ir tāda jubilāra lenta. Pastāsti par savu lentu. Man šķiet, es par to lentu atceros, un mājaslapā šī lenta ir pieejama. Jo šī jubilāra lenta īstenībā viņa ir no tāda interesanta materiāla, tāda atstarojošā, un tad nevar tajā pūlī nepamanīt jubilāru. Jā, es saku, uzliksim pirmkārt es prasu, vai jūs būtu ar mieru, un tā lenta liek iztaisnot muguru. Visi, kas nāk, es atceros, bija viesmākslinieki, un viņi saka, mēs ienācām telpā, gribējām prasīt, kuri jubilārs, mums viss palika skaidrs, vai ne? Tāpēc, ka redz jubilāru, tas jau galvenais. Un lenta, visu lenta izsaka visu. Protams, bet ja lentas nav, tad tev ir jāizceļās. Saka, lūdzu, man uzreiz tāds jautājums, vai tavā praksē ir bijis tā, ka, jubilārs neizceļas, un jubilārs nav padomājis par šādu momentu, un viss ir norganizēts, bet šis apstākļus tev ir tā bijis kādreiz? Ir bijuši tādi. Ir jau arī dažādi cilvēki. Atnāk jubilāra bēšīga, viņai ir tādas mīļākās krāsas, un viņa labi izskatās. Viss ir kārtībā. Vienkārši tāds ir viņas stils. Labi, ok, visi nevar būt koši, bet tad pacenties uzvākt savu košāko kleitu. Un arī latviešiem ir tā, kad visi tādi pelēkas peles. Galu galā dzīve ir jāizkrāso ar krāsām, izkrāsojam. Galu galā. Un ja ir kāda tematiskā ballīte, es vienmēr iegriežu to tēmu tādu, kad ir iespēja atkal, mums ir jāsameklē tas, mums ir jāpiemeklē tas, mums ir jānopērk tas. Jo tematiskās ballītes baigi cilvēkiem patīk. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu bišķīt izēji ārpus tiem saviem rāmjiem. Tu jau nedēļu gatavojies, tu jau esi tajās gaidās ballītes, Plus vēl atnāk, visi viens uz otru skatās, un visiem jau prieks, un visi jau atslābuši. Taisiet biežāk tematiskās ballītes, bet zini, kas man tagad tā saslēdzās, tā teikt, tavs dzejolis un tematisko ballīšu tēma, ka mēs visu laiku skrienam. Staigām bešīgās drēbēs, kā es šodien sēžu bešīgā kraklā, un tāda veida tematiskās ballītes un vispār jubilejas svinēšanas mums liek mazliet apstāties. Pat ja tas ir stresaini pirms tam, pat ja tas ir satraucoši un pat ja tas ir tā, saviļņojoši un izaicinoši, bet tāpat tas mirklis pienāk un ir šis te gandarījums par to visu. Lidija, ir jāsvin svētki. Svētki ir jāsvin, jo, iedomājieties gadījumu, es izstāstīšu no dzīves, kad ballīte bija pieteikta gadu iepriekš, klases salidojums, un pienāk. Paiet tas gads, un sieviete zvana un saka, Anita, diemžēl nevarēs tas pasākums notikt. Es tā, kas tā noticies? Un iedomājieties, 2 klases biedri nomiruši vienā nedēļā. Šoks. Tā tad vispār par dzīvi. Cilvēki saka, es uzcelšu māju, tad es izdarīšu to. Es sagaidīšu savus 50 gadus, tikai tad es svinēšu ballīti. Bet tu vari nesagaidīt tos 50 gadus svini šodien. Šausminoši. Nav jāpieturās pie kaut kādiem standartiem. Daudzi tikai 50 gados vispār svin ballīti. Viņi saka, es nezinu, ko tur dara, kā tur uzvesties. No vienas puses skumji, skumji. Tad mums bija tāds gadījums no manas dzīves, atbrauca radiniece, un mēs runājam par ballītēm. Es saku, es ceru, ka līdz maniem 100 kāds man uztaisīs pārsteigumu ballīti, man tāda vēlēšanās. Viņa saka, tu par to domā? Es jau saviem radiem pateicu, lai man izkaisa tur un tur. Es saku, par ko katrs domā? Par ko katrs domā? Paskaties, patiesajā būtībā jau es esmu dzirdējis tādu teicienu, ka mēs esam mūsu domas. Jā. Pareizi, vai ne? Tā ir. Zini, es pamanīju arī tādu momentu, ka tu rādi spēles, bet tu jau sen to dari, jau kādu laiciņu. No 20. gada. No 20. gada, 5 gadi. 5 gadi. Saki, lūdzu, kāds bija tas motivators, vai tas bija tāpēc, ka, mēs jau esam patiesajā būtībā mazliet aizmirsuši, kā komunicēt, un arī iepriekšējā tēma
tāda, ko es gribēju tev pavaicāt, mazliet atkāpjoties. Saki, lūdzu, ja cilvēks tiešām nezina, kā norganizēt ballīti, reāli nav saskāries, bet gribās, vai drīkst tev uzrakstīt, uzvanīt, un tu tos grožus paņem savās rokās un palīdzēsi cilvēkam norganizēt ballīti? Jā, tieši vakar man arī viena dāma zvanīja un prasīja, un es teicu, es jums uzrakstīšu scenāriju, pateikšu, kuras spēles spēlēt, un jums viss būs gatavs, jums būs ideāla ballīte. Jā, tātad, ir konsultācija, kas var nokonsultēt, otrs variants ir, kad es varu uzrakstīt scenāriju jau gatavu, dažādām ballītēm, un trešais variants ir vienkārši nopēc spēles es esmu radījis tāpēc, lai jums ballīties būtu interesanti, lai jums būtu ko darīt, lai jums būtu ko atcerēties. Tāpēc, ka mūsdienās visi ir palikuši slinki, mēs bijām čakli, jaunībā. Es atceros, kā es savai 18 gadu jubilejai gatavojos. Un tikai tāpēc, ka es gatavojos, sanāca superīga ballīte. Brīnišķīgi, mēs esam nonākuši līdz tādam momentam par spēlēm. Jā, šīs ir manas ballīšu spēles 5 gadu laikā. Es esmu radījusi 6 ballīšu spēles. Un redzi, tā kā mēs filmējamies iLife studijā, tev ir iespēja noreklamēt vienu no savām spēlēm TV Shop reklāmas stilā. Kamera ir tavā rīcībā? 6 Anitas Skujas ballīšu spēles. Dzimšanas dienas spēle Jubilārs. Viesību spēle Uzdziedam ar maestro. Viesību spēle Uzdziedam. Spēle Laiks ballītei. Spēle Jautrie teikumi. Un viesību spēle Ko tu darītu, ja? Man personīgi mīļākā ir spēle Jubilārs. Ja tu vēlies justies īpašs, mīlēts un svarīgs, izspēlēt dzimšanas dienas spēli Jubilārs. 54 jautājumi par jubilāru palīdzēs taviem draugiem tevi iepazīt labāk. Kas zina, kādu interesantu udziņu par tevi kāds uzzinās? Kas zina, varbūt tu pats iepazīsi sevi labāk? Dārgie skatītāji un klausītāji, es mazliet pievienošu arī no sevis nelielu komentāru par Anitas spēlēm. Mana vismīļākā spēle ir Jubilārs. Un, ziniet, spēle Jubilārs spēja izglābt patiesi gan jubileju restorānā pie galda mājās, arī, ja cilvēku skaits nav liels, gan arī kāzās, kad ir jāgaida jauno pāri. Spēle Jubilārs patiesi iesaku. Sek, lūdzu, man tāds jautājums. Vai mūsdienās cilvēks māk priecāties skaidrā? Tāds aktuāls jautājums. Man ir grūti pateikt, kā notiek citās ballītēs. Man vienkārši tā programma ir tik interesanta, kad es tur baigi tādus pielilājušies cilvēkus nemaz neredzu. Es nezinu, ja godīgi. Labi. Pieņemsim, ka prot. Bet īstenībā cilvēki dzer tikai tāpēc, ka ir garlaicīgi. Lūk, šis teikums ir ļoti svarīgs. Cilvēki lieto, kā saka, appreibinošus dzērienus tikai tādēļ, ka ir garlaicīgi. Jā. Bet pastāst mazliet par tostiem, piemēram, daudz tostē, satostējās netīšām. Īstenībā latvieši baigi neaizraujās ar tostiem. Sākumā, kad es sāku vispār vadīt ballītes, es jau to sapratu. Tad es viņiem jau uztaisīju tādus gatavus tostus, viņiem jau bija jāpaņem, arī tas baigi nestrādāja. Un tagad es pat īsti nesaspringstu ar to, jo latvieši ir latvieši, un nav viņi ar izteikšanos daļi. Saki, lūdzu, man vēl tāds jautājums radies ir par 40 gadiem. 40 gadi saka, ka vīrieši, es nezinu, kāpēc tieši vīriešiem, sievietēm, laikam tas neatiecas. Ka neiesaka svinēt. Kā tev šķiet, tā ir mājticība vai tomēr kaut kas tur ir paslēpies? Mēs jau pirmīt runājām. Tie ir kaut kādi stereotipi, kas iesēdušies galvā, un galu galā dzīvi jāsvin šodien. Dzīvi jāsvin šodien. Jā, pieturēsimies pie tā, kad mēs dzīvojam un svinam, un negaidam 41, lai svinētu, bet svinām jau šodien. Bezmaz vai 41 pienāk, atcerēsimies arī tos 40, kurus nenosvinējām. Jā.
Jā, bet saki, lūdzu, tāds jautājums radies ļoti loģisks. Ok, tuvojas tā 40 gadu jubileja. Nu, kā man pazuda teksts? Nu, kā? Ko tu par tiem 40 gadiem? Es tur diši neko nevaru Tāpēc, ka pateikt. Martam tikko bija 40. Tāds aktuāls jautājums. Ko darīt sievietei, ja vīram tuvos 40? Tu domā par 40 gadnieku krīzi? Nu, kā jubileja pienāk un kā sagaidīt to jubileju un pēc tam, jā, kā nosvinēt un vispār, kā pēc tam dzīvot. Nu, es domāju, ka nevajag jau uz to iespringt. Nu, es saku, tie ir stereotipi. Tie ir stereotipi. Jādzīvo. Pie tā mēs arī paliekam, ka tie ir stereotipi un mēs svinam dzīvi, svinam jau šodien šo dzīvi. Bet jautājums, kur? Nu, kur svinēt to jubileju? Nu, kādās telpās? Vai varbūt Noteikti. ārā teltī? Negatīvais piemērs. Nesen biju pie savas radinieces, kura svinēja Lidiņā. Nu, viss ir kārtībā ar Lidiņu, bet dzimšanas dienai vieta nav atbilstoša. Pagrabiņā, troksnis, muzikālā grupa, sarunāties nav iespējams, saliedēties nav iespējams. Nu, ko mēs gribam panākt ar šo jubileju? Nu, viņa gribēja sanākt visus radus sasaukt kopā. Nu, radi atnāca, bet kā ar saliedēšanos? Pateicoties man, mēs saliedējāmies, bet tas bija diezgan grūti. Vēl viens ļoti svarīgs moments ir, ko es esmu novērojusi, ka ballītēs vajag iepazīties. Tas ir obligāti jādara. Nu, tā kā jubilāram liekas, visi man tur pazīstami, un tas aizmirstās. Bet es biju bērnu ballītē kā viesis, un es esmu tas cilvēks, man ļoti patīk iepazīt cilvēkus. Nu, man ļoti patīk. Un pateicoties man, es tur sāku prasīt, kas jūs tāda jubilāram, kas jūs tas, un katrs tur pastāstīja. Un beigās visi saprata, ka baigi labi, ka tā Anita te bija. Uzreiz visi tā atvērās, sarunas. Nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šito ņemiet mīļie vērā. Uztaisiet, ir dažādas iepazīšanās. Es jums parādīšu, pastāstīšu, kā var iepazīties, bet dariet to. Un bija viena ballīte, kur arī bija jāizpilda laiks, un tad es jubilārai saku, nu pastāsti par tiem saviem. Un viņa tik kolosāli pastāstīja par katru, un katrs jutās tik īpaši. Un mēs jau katrs vēlamies būt īpaši pamanāms un mīlēts, ja? Jo mūs taču uzaicināja nevis citu mūs, tā tad mūs novērtē. Mani grib redzēt šajā ballītē, tā kā ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir iepazīstināt viesus, bet varbūt ir tā, ka tajā bērnu ballītē vienkārši tev ieslēdzās tavs profesionalitātes līmenis un to nevar izslēgt, un tu vienkārši sāki vadīt šo bērnu ballīti un iepazīstināt viesus. Es jau viņu nevadīju, es vienkārši... Es zinu, kā var atvērt cilvēkus. Es zinu, ka viņi grib, bet viņi kautrējās, viņi taču viens otru nepazīst, un to var redzēt, jā. Nu, tāpēc es daru, ko es varu, lai pārvarētu šo mulsumu. Un tas ir vajadzīgs. Katrā ziņā, katrā kompānijā, nu, noteikti atradīsies tas drosmīgais viens viesis, kas ies un darīs un palīdzēs saliedēties. Vēl izstāstīšu jums vienu labu variantu, kā jubilārs var iepazīstināt ar viesiem. Viņš sagatavo tādu mazu aprakstiņu par katru viesi. Un pēc tam jubilārs izlasa vislabākā kūku cepēja. Un tad, kad ir šis raksturojums, tad tai vislabākajai kūku cepējai ir jāpieceļās. Nu, protams, viņa pati zina, ka viņa ir vislabākā kūku cepēja. Un kas notiek? Cilvēki ļoti uzmanīgi klausās par katru. Turklāt viņiem rodās tāds... sadarbības variants, ka viņš saka, jūs cepiet kūkas, vai jums šašlika laba sanāk, kāda jums tā receptīte? Var cikot, jau sanāk komunicēt, tāda tīklošanās bezmaz vai sanāk. Un savukārt man ir bijis tā, kad pēc ballītes man pienāk klāt un saka, jūs man to aprakstiņu varētu atsūtīt, ja? Tas cilvēks sajūtās īpaši un tā un šitā. Pirms mēs esam nonākuši pie sarunas noslēguma, būs ātrais jautājumu atbilžu tests. Vēl viens. Tātad mums ir 60 sekundes, un tu domā ļoti ātri. Gatava? Gatava. Lielākais svētku grēks. Ak, Dievs, man tāda nav!
Viena lieta, ko 99% viesi ignorē. Iepazīšanos. Kurš ir labāks līderis? Tas, kurš smejas vai tas, kurš kontrolē? Tas, kurš kontrolē. Tava slepenā supervara būt mammai 3 bērniem vai savaldīt 100 viesus? Savaldīt 100 viesus. Vai cilvēki kāzās melo vairāk nekā ikdienā? Jā, kāzās. Trakākais, ko dara tikai tāpēc, ka tā pieņemts. Cheese! Vai pasākumu vadītājs zina vairāk nekā mācītājs? Iespējams. Ko cilvēki teiktu par sevi, ja nebūtu bail? Nezinu. Svētki tā ir bēgšana vai terapija? Terapija. Ja rītdienas nebūtu, kā tu svinētu šovakar? Kā tu svinētu? Ielīstu vannā. Vienkārši. Svētki nav datums kalendārā. Nav vai? Svētki nav datums kalendārā. Ir datums kalendārā. Apvelciet ar sarkanu. Uno momento. Tā. Svētki nav datums kalendārā. Svētki ir attieksme. Paldies, Anita Skuja. Paldies, Lidija. Ejiet un nosviniet to, kā esat dzīvi. Svinam dzīvi! Paldies tev, ka noskatījies mūsu sarunu līdz galam, un mums ir pārsteigums konkurss, kurā izlozēsim 3 Anitas Skujas ballīšu spēles. Viss, kas tev ir jāizdara, komentārā jāieraksta, kāpēc tu vēlies šo spēli, un, protams, jāpiesako YouTube'ā Lidijas šovam un TikTokā laiks ballītei Anitas Skujas profilam.